Vai mēs varam justies piederīgi Eiropai un aizsargāt Latvijā? Tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, un šis ir īstais brīdis runāt par šiem jautājumiem. Ar mani, Skarīta Ābram, šodien apaļā galda diskusijā piedalās aizsardzības ministrs Andris Sprūts. Sveiki, Andri! Sveiki, Skaidrīte! Un divi kandidāti, kas piedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās no partijas progresīvie, Elīna Pinto. Sveiki, Elīna! Sveiki! Un Mārtiņš Staķis. Sveiki, Mārtiņ! Sveiki! 20 gadi NATO, 20 gadi Eiropas Savienībā. Vai Eiropas Savienībā vēl kaut kas ir jādara aizsardzībā vai drošībā, ņemot vērā, ka mēs esam NATO? Jā, mēs esam aizsargāti un noteikti, ka mums Eiropai un ar Latviju ir divi šie pilāri un divi stūrakmeņi. Viens ir NATO, otrs ir Eiropas Savienība. Ja NATO tā ir tā klīns, kā mēs būvējam savu drošību un aizsardzību, tad Eiropas Savienība līdz šim ir bijusi tā klīns, kā mēs būvējam attīstību, labklājību, izaugsmi, ilgtspēju, bet tajā pašā laikā ar Eiropas Savienību var darīt vairāk. Var darīt vairāk aizsardzības industrijas jomā, var darīt tās politiskās gribas jomā, lai investētu arī savā aizsardzībā. Karš Ukrainā ir apliecinājis to, ka aizsardzības būvniecība tas ir katras dienas darbs un tas ir katras nācijas pienākums. Arī Eiropas Savienībā un Latvija noteikti šeit ir uzņēmusies līderības loma, arī rāda savu piemēru, bet mums ir jāmotivē arī mūsu pārējie kaimiņi un dalībvalstis, lai Eiropas Savienība būtu gatava stiprināt savas aizsardzības spējas, stiprināt savu aizsardzības industriju, un to noteikti arī mēs kopīgi arī darīsim. Un tas arī var būt mūsu pienesums Eiropas Savienībai, kā Eiropas Savienības dalību valstī aizsardzības jomā un aizsardzības industrijas, kā arī ekonomikas virziena jomā. Tas, ko uzsver mūsu partija, mūsu saraksts, ka mums ir nevis tik daudz jānāk, ko mēs no tā pīrāga sev dabūsim, bet kuros jautājumos mēs uzņemamies līderību. Līdzīgi kā tas ir ar dronu koalīciju, ka faktiski viena valsts, kas NATO sistēmā un visā pasaulē varbūt nav lielākā šajā jautājumā, spēja izveidot koalīciju, kurai pievienojas ne tikai NATO valsts, bet arī Austrālija. Un šādā veidā, caur šādiem līderību, caur šādiem piemēriem, caur iniciatīvu, caur aktivitāti, mēs arī varam par Latvijas interesēm visvairāk iestāties. Te vietā ir jautājums, vai jūs redzat arī Latvijas līderību Eiropas Savienība attiecībā uz atjaunīgo enerģetiku? Tā ir racionāla izvēle gan mūsu drošības ziņā, jau kā zaļās grupas partija, mēs piedaram tai politiskai saimei, kur jau sen brīdināja par tiem milzīgiem riskiem, kāda ir atkarībai no Krievijas fosilajiem resursiem. Tātad atjaunīgā enerģētika tā ir atslēga arī uz mūsu neatkarību no Krievijas. Otrkārt, šī ir racionālā izvēle tīri ekonomiski. Zaļā ekonomika aug 5 reizes ātrāk nekā pārējā ekonomika kopumā, un šajā nozarē arī atalgojums ir par 5 lielāks nekā ekonomikā vidēji. Šī tiešām ir racionāla izvēle un jāatcerās, ka akmens laikmets beidzās ne jau tāpēc, ka akmeņi beidzās. Akmens laikmets beidzās tāpēc, ka jaunas tehnoloģijas ienāca, tāpēc, ka cita domāšana parādījās, tāpēc, ka mēs sapratām, ka mums jāiet uz priekšu ar efektīvākiem instrumentiem, kas ir ilgtspējīgāki. Kas šajā programmā, startējot Eiropas parlamentā, ir tas būtiskākais, ko progresīvie piedāvās? Es izceltu to, ka mums ir tiešām gan pieredze un kompetence un skaidrā rietumnieciskā orientācijā balstīts piedāvājums drošības jomā. Mums ir vislabākais piedāvājums nabadzības un nevienlīdzības mazināšanai Eiropas līmenī, gan ar vienotas cieņpilnas minimālās pensijas noteikšanu, gan arī ar medikamentu apgādes pasākumiem. Un mums ir arī vienīgā patiesi zaļā, videi, dabai un klimatam draudzīgā programmatiskā nostāja Latvijas politiskajā spektrā. Bet tad varbūt nobeigumā, kāpēc katram no mums ir jāpiedalās šajās vēlēšanās? Mēs veidojam Eiropu katru dienu. Un tā kā mēs nobalsosim 8. jūnijā, tas nozīmēs, kā mēs veidojam Eiropu gan šodienai, gan arī nākotnē. Nāciet balsot, lai Eiropā visi 9 deputāti, kuri nonāks, būtu tādi, par kuriem jums nav kauns, kas cīnās par Latvijas interesēm un kam Latvija un Eiropa un kā mūsu kopējās mājas ir absolūta prioritāte. Šajās krustcelēs mēs nedrīkstam atstāt ceļa izvēli citu cilvēku rokās, kuriem iespējams Latvijas intereses nemaz nav pirmajā vietā. Līdz ar to es aicinu katru uzņemties šo drosmi un līdzatbildību par Latviju, par mūsu drošību un par piederību Eiropā.